Uzturs muskuļu augšanai – ogļhidrāti. Ogļhidrāti ir cukuru, cietas un šķiedrvielu molekulas, kas ķermenī pārvēršas par glikozi. Un kas ir glikoze? Glikoze ir vienkārši cukurs, ko tos ķermenis ļoti ātri pārveidot par ATP, jeb adenozīnu trifosfātu. Molekulu, ko tos ķermenis izmanto enerģijai. Tāpēc mēs no šī varam secināt, ka ogļhidrāti ir galvenais tavu ķermeņa enerģijas avots. Taču tas nav viss. Ogļhidrāti stimulē insulīna izdalīšanos, kas veicina muskuļu augšanu un samazina to noārdīšanos, kā arī uzkrājas muskuļos kā glikogēns, kas nodrošina enerģiju treniņiem un ātrāk atjaunošanos. Īsumā sakot, ogļhidrāti ir diezgan svarīgi, jo tie nodrošina enerģiju treniņiem un pātrina atjaunošanos pēc tiem. Bet cik daudz no tiem man vajadzētu uzņemt? Ogļhidrātu daudzums uzturā parasti tiek pielāgots attiecīgās dienas fiziskajai slodzei. Ja tu dotajā dienā neesi pārāk aktīvs, tad 2 gramus katra ķermeņa svara kilogramu var būt pieteikami, bet ja tu esi aktīvāks, tad jebkas līdz pat 8 gramiem var būt nepieciešams. Īsumā sakot, jo aktīvāks tu esi, jo vairāk ogļhidrātu tev vajadzētu uzņemt. Vēl viena metode ir vienkārši uzņemt olbaltumvielas un taukus nepieciešamajos daudzumos un aizpildīt atlikušās kalorijas ar ogļhidrātiem. Ja tu vēlēsies izmantot šo metodu, tad tev būs jāpagaida līdz nākamajam video, kurās runāšu par taukiem. Bet kas ir labākie ogļhidrātu avoti? Ja iet runa par veselības uzturēšanu, tad tie būs dārziņi, augļi un pilngraudi. Taču paturprātā to, ka tie ir ļoti sātīgi, kas var apgrūtināt tavus centienus pieņemties svarā. Ja tu vēlēsies nomest svaru, tad šie ogļhidrātu avoti tev būs ideāli. Bet ja tu vēlēsies uzņemt svaru, tad to daļai aizstāšana ar rīsiem, maizi, makaroniem vai pat saldumiem var būt labāka ideja. Tikai nepārproti mani. Es tev nedodu atļauju doties uz Candy Pop un pārtikt tīri no saldumiem. Bet ja tev ir grūtības uzņemt nepieciešamās kalorijas un ogļhidrātus tīri caur veselīgiem ēdieniem, tad pāris konfekts tev nenodarīs pāri. Īsumā sakot, lai maksimizētu muskuļu augšanu, uzņem 2 līdz 8 gramus ogļhidrātus katra ķermeņa svara kilogramu, atbilstoši tam aktivitātes līmenim, lielākoties no dārziņiem, augļiem un pilngraudiem. Un ja tev rodas grūtības uzņemt pietiekami daudz kaloriju, tur droši ēst arī neveselīgāku pārtiku. Ja šis video tev noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam. Un tiekamies nākamreiz uz sarunu par taukiem. Čau!